Rīts numur 18. Uz veikalu un tad uz jūru. Let's go. Jūrmalciems mazliet tīrāks. Nu ko, šāds rīts vairs kādu laiciņu nebūs, kad sākās ar šādu skatu. Pēdējā diena pārgājienā es esmu gatavs finišēt. Nu ko, jāsāk skriet. Rīts skrējiens pabeigts, bišķis savāc kaut ko, sastūķē pudelītē. Nu tā, 5 km 500 metri. 1% no visa pārgājiena. Šitas nav īsti zivs kauniņš. Pēdējā pārgājiena diena, pirmie konteineri nodoti misenei. Paskat, ko es atradu. Man ir aizdoms, ka te nebūs misenes ilgu laiku. Jācer, ka visus kaut kā varēšu panest. Bišķi jāuzēd. Laikam šāda zīme ir pirmo reizi. Diez kāpēc? Kas te ir citādāk nekā citur? Interesanti. Tā, nu viena misenīte bija aiz Jūrmalciem, kādi 3-4 km, bet tagad 11 km nebija nekā. Un tad beidzot esmu atnācis līdz vienam kempingam, un tad arī izmetīšu šeit. Jāatrod, kur tikai ir tā miskaste. Darīts! Up, up! Tuvojamies finišam. Apkārt dzirdēt tikai lietuviešu valodu var. Tā, ir labi vispār, ka te ir cilvēki, arī diezgan padaudz. Labi tādēļ, kad maz atkritumu. Tas ir forši. Tad, ja lietuvieši brauc atpūsties, tad man nav nekāda pretenzija. Viss tīrs tās. Nu, daži tādi mazie, kurus es cenšos sapakot. Pēc iespējas mazāk vietas aizņem. Nu ko, pēdējie kilometri. Nu ko, pēdējie 10 kilometri. Viena lieta, kas man varbūt netik ļoti patikās, ir daži cilvēki ar suņiem atbrauc, tos suņus nepiesien, paši iet ūdenī, un tad tas suns, es nezinu, vienkārši skrien virsū, rej, un tur nepatīkam tā sajūta. Viena lieta, kas man patīk, bija tas, kad, teiksim, vācu atkritumus, paprast kaut kādam cilvēkam, hei, kur te varētu, tā kā tuvākā vieta, kur izmest, vai jūs redzējat, kur te kāda miskast ir. Viņš saka, nē, dod man, es izmetīšu. Paldies, paldies. Nu, ko tas brīdis ir klāt? Upe 137 un laikam pēdējā upe Latvijā. Up, up! Pēc kartes izstāsta, ka vairāk nebūs. Te nu tas ir. Laikam vieglākais veids, kā tikt pāri, ir par šiem akmeņiem. Tur līdz viducītim izskatās. Līdz nabiņai. Jau kuro reizi tas pats scenārijs, nevar vairs noturēt rokās, viss jau krīt ārā un parādās maiss. Šis pat no Ķīnas reāli. Ir palicis kāds 1-2 km līdz robežai. Pēdējais mūsceļnieks pilns. Lūkā, lietuvieši privāti valda šeit. Nu, mēs vēl esam Latvijā, draugi. Šeit arī viņi valda, reku tur tālāk, arī viņi grib valdīt. Nu, baigi, es jau pateikšu.
Pēdējie 2 vai 3 kilometri esam Nidā. Neesmu 100% drošs, bet nu, man liekas, ka mēs esam baigi tuvu. Nē, tomēr vēl nav. Bet misena gan cerams, ka pēdējā. Nu, pat iešāvām Lietuvā. Esam garām. Ejam atpakaļ. Nu ko, lūk ir. Apmaldījāmies, nevarēja šito stabiņu ieraudzīt, bet nu mēs esam viņu atraduši. Cheers. Nu ko, sveiki, Latvija. Check, sound check, vai var dzirdēt? Nu ko, 550 km pieveikti. Dažas lietas pierakstīju, ko gribu te galā piebilst. Tātad, noteikti visiem latviešiem iesaku vismaz vienu reizi dzīvē ieplānot un izdarīt. Mums to sanāca izdarīt 18 dienās. Tas ieteikums it kā bija 30 dienas, gribējām 20 dienās, sanāca beigās 18. Tā kā diezgan labi, varbūt steidzāmies, bišķīt arī gribējās mājās. Nu tā ērti, jā, 3 nedēļās varbūt pat bišķīt ilgāk var paņemt tā, lai var atpūsties kārtīgi un nu jā, atšķirībā arī cik smags tas nesamais ir. Un kas ir svarīgākais, un tas ir interesanti, kad ir gandrīz precīzi 1 miljons soļu, lai to izdarītu. Protams, tur var arī, kā tur sanāk, Rīga, Ventspils un Liepāja noteikti, varbūt tur vēl Engurē, tā kā bišķīt, bet, nu jā, principā, ostās ir jātiek kaut kā garām. Ja ietu konkrēti, nevis mēģinātu, teiksim, apbraukt, jo, teiksim, no Mangajas salas mēs iebraucām centrā iekšā, sapirkāmies un izbraucām ārā Daugavgrīvā, ja nemaldos, jā. Un, nu, tur vienkārši liels gabals sanāk iet apkārt pa tiltu. Tā, bet to, ja vēl to noiet, tad tur, nu, pilnīgi noteikti sanāk ļoti, ļoti tuvu miljonu soļiem. No atšķirībā, protams, cik tu garš esi un kā tur liek, bet, nu jā, diezgan episki, kad šajos te 550 kilometros gar Latvijas jūras robežu sanāk tieši 1 miljonu soļu. Tā kā, jā, tiešām īpaši un interesanti. Tātad, upes 137, Līcī bija 109, un tātad tur paliek 28, tātad ir tikai šajā te pusē, tātad Ventspils Liepājas pusē ir tikai tad, tik daudz reizes mazāk to upju nekā ir Līcī, kas ir interesanti. Jāpaskatās, ir, te ieliksim arī, ko rāda internetā. Es neatceros no galvas, bet iemontējuši iekšā, ko rāda. Manuprāt, ir vairāk, bet viens piemērs Liepājā, piemēram, Karaostā, tur ir vismaz kartē parādīts, kad ietek tas kanāls iekšā. Bet patiesībā tas kanāls jau kaut kur 50 metri ir beidzās no tās jūras, un tur ir aizaudzis, viss zaļš vienkārši tāds ļoti, ļoti smirdīgs. Un viņš jūrā neietek. Tā kā, kas ir rakstīts internetā un kā ir patiesībā, nu, tad varam tagad redzēt. Diemžēl, jā, bija kādi 5, kurus es nofilmēju, bet varbūt, ka bija 6, 7, varbūt pat 8 ronīši beigti. Nevienu dzīvu neredzēju, diemžēl. Ko es arī esmu dzirdējis par Baltijas jūru, ka tā ir viena no netīrākajām vai nedzīvākajām jūrām dēļ visas tās
lauksaimniecības, kas ir notikusies, un jā, vienkārši Eiropā, kas ir viss sadzīts iekšā tajā Baltijas jūrā. Atkritumi, jā, katru dienu vārds atkritumus. Protams, ka ne visas varbūt ir sametuši cilvēki, kaut kas ar vētru ir iepūsts iekšā, kaut kas ļoti daudz ir izskalots no tās jūras, vai no kuģiem nokritis, vai no kādas citas valsts atpildējis, īsti nezinu. Jā, domāju, kāpēc gan neies te eju. Vienreiz es to tāpēc vismaz izdarīšu, un tad kāpēc arī pie reizes nesatīrīt. Un no 1. līdz 18. dienai tā arī norāvu. Bija ļoti grūti brīžiem. Brīžiem mums nebija tik grūti. Salasu, atrodu maisiņus, sametu visu, pārnesu kilometru, 2-3 ir jau miskasti, izmet, meklēju nākamos, jā. Tā kā, nu jā, šo kādam haikam pietiksies, atkritumus vairs nelasīšu. Jā, tad, jā, laiks ļoti ātri pagāja, interesanti, kad tā, citas dienas likās daudz ātrāk paiet, citas saka, nu, kad vairāk jāiet, tad laikam bišķīt arī vilkās. Pārsvarā ar plikām kājām visu nogāju, nu, kur vajadzēja botas ātri aizsūtīju, jo līdz ko ir smiltis, saberžās, tūznas un tā, bet līdz ko plikām kājām iet, tur, jā, protams, kaut kur bišķi aizķirās, saskrāpējās vai uzsper pa kādu akmeni, kas sāpīgi, bet tā, tīri labi. Paldies visiem draugiem, kas mūs uzņēma Jūrmalā, Mangaisalā, Ventspilī, un, jā, paldies, ka uztaisīja ēst mums un interesējās, un forši, kas arī sekoja līdzi, arī uzrakstīja. Tā kā jā, baigi forši. Un iesaku arī 2 naktspītnes, vētras putns, ja nemaldos kaut kur pie Enguras tas bija, vai, jā, un krikši, kas jau bija šajā pusē, es jau vairs neatceros, kurā vietā. Bet jā, baigi foršais, ja pie jūras kaut kur gribās palikt, tās 2 vietas, ko es iesaku. Es mēģināšu ielikt arī te bildīt. Un, jā, nu, kaut kā tā, forši. Paldies, ka sekojāt, un tiekamies vēlāk. Nu ko, tas arī viss. Tagad jātiek ārā uz šosejas, jātiek līdz Liepājai un tad uz autobusu. Jācer, ka šodien tiksim mājās. Nu gan pēdējie atkritumi. Viss, cheers! Tikko draudzīgi lietuvieši izveda mūs uz lielā ceļa, tas ir labi. Tad jau droši vien, ka paspēsim uz autobusu. Paspējam arī uz autobusu.